Ērces pārnēsā vairākas suņiem bīstamas slimības. Tādas ir anaplazmoze, erlihioze, laima slimība un babezioze. Visizplatītākā šobrīd ir tieši babezioze. To izraisa vienšūņa babēzijas, kas inficē suņa asins sarkanos ķermenīšus un tālāk cieš audi un iekšējie orgāni. Babezioze, kas ietekmē sarkanās asins šūnas, ļoti bieži to pirmkārt pamana jau tajā brīdī, kad dzīvniekam ir tumšs urīns, paaugstināta temperatūra, baltas guļotādes. Tad šeit jau mēs runājam par to, lai uzsāktu specifisku terapiju, ka tās ir dažas dienas un var jau būt par vēlu. Babezioze attīstās strauji. Tā var sākties pāris dienu laikā pēc ērces koduma, tāpēc pie ārsta jāvēršas nekavējoties, kad parādās pirmās aizdomas par saslimšanu. Nevienmēr saimnieks pamana piesūkušos ērci, it īpaši, ja sunim ir biezs kažoks. Tā var nokrist pati, taču var paspēt inficēt mājas mīluli. Šī situācija ir visbīstamākā, jo saimnieks nemaz negaida, ka var notikt kas slikts. Bet ko darīt, ja ērce ir pamanīta un noņemta pašu spēkiem?